Otrā Mūzus 33. nodaļa. Un tas kungs runāja uz Mūzu: Ej, celies no šejienes, tu un tauta, kuru tu esi izvedis no Ēģiptes zemes, un dodies uz zemi, ko es esmu ar zvērestu apsolījis Ābrahamam, Īzākam un Jēkabam, sacīdams: Es to došu taviem pēcnācējiem, un es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu, un izdzīšu kanāniešus, amoriešus, hetiešus, ferisiešus, hīviešus un jebusiešus. Tā ir zeme, kurā piens un medus tek, bet es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļā jūs neiznīcinu. Kad tauta dzirdēja šos bargos vārdus, tās sāka sērot, un neviens vairs negribēja valkāt savas rotas, un tas kungs sacīja uz Mūzu: Saki Izraēla bērniem, jūs esat spītīgi ļaudis, ja tikai es būtu jūsu vidū vienu mirkli, es jūs varētu iznīcināt, bet nolieciet savas rotas, tad es izlemšu, ko darīt ar jums. Un Izraēla bērni noņēma savas rotas Horeba kalna priekšā. Tad Mūzus ņēma telti un uzcēla to tālu, ārpus nometnes, un nosauca to par sajiešanas telti. Ikvienam, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz sajiešanas telti ārpus nometnes. Un notika, ik reizes, kad Mūzus gāja uz šo telti, ļaudis piecēlās, un ik viens nostājās savas dzīvojamās telts durvīs un noraudzījās pakaļ Mūzum, līdz tas iegāja teltī. Un notika, ik reizes, kad Mūzus iegāja teltī, nāca mākoņu stabs un apstājās telts durvīs, un viņš runāja ar Mūzu. Un visa tauta redzēja mākoņu stabu stāvam telts durvīs. Un ļaudis cēlās, un ik viens metās pie zemes savas telts durvīs. Un tas kungs runāja ar Mūzu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Un kad viņš atgriezās nometnē, viņa kalps Jozo, Nūna dēls, vēl jauneklis, palika teltī. Un Mūzus sacīja tam kungam: Redzi, tu man saki, vadi šo tautu augšup, bet tu man nesaki, ko tu sūtīsi ar mani, kaut gan tu esi sacījis: Es tevi saucu tavā vārdā, un tu esi labvēlību atradis manās acīs. Bet tagad, ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzams, liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu un varētu atrast labvēlību tavās acīs. Un parādi arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Un viņš sacīja: Es pats iešu ar tevi, un es došu tev mieru. Tad Mūzus sacīja: Ja tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes, jo no kā, lai varētu zināt, ka es un tava tauta esam labvēlību atraduši tavās acīs, vai ne no tā, ka tu mūs vadi, tā ka mēs, es un tava tauta, atšķiramies no visām citām tautām, kas virs zemes. Un tas kungs sacīja Mūzum: Es darīšu arī šo lietu, ko tu esi pieminējis,
jo tu esi atradis labvēlību manās acīs, un es tevi saucu vārdā. Tad Mūzes sacīja: rādi man lūdzams savu godību, un viņš sacīja: es likšu visai savai godībai iet garām tavā priekšā, un es saukšu tavā priekšā tā kunga vārdu, jo es esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs, un par ko es apžēlojos, par to es apžēlojos. Un viņš sacīja: manu vaigu tu nedrīksti redzēt, jo cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīvs. Un tas kungs sacīja: redzi, še pie manis ir vieta, kur tu vari nostāties uz klints. Notiks, kad mana godība ies tev garām, es likšu tev stāvēt klints spraugā un sekšu pār tevi savu roku, līdz kamēr būšu pagājis garām. Un kad es pacelšu savu roku, tu mani redzēsi no muguras, bet mans vaigs nebūs redzams.